Mani sauc Dace Blūma. Ar porcelāna apgleznošanu es sāku nodarboties jau 10 gadu vecumā un turpinu to darīt vēl joprojām. Es esmu mācījusies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas keramikas nodaļā, pēc tam Igaunijas Valsts Mākslas institūta keramikas nodaļā un pēc studijām 11 gadus strādāju Rīgas porcelāna rūpnīcā kā māksliniece. Un tur arī esmu saskārusies ar dekolu izgatavošanu, jo man bija jāveido zīmējumi dekolu drukai. Pēdējos 12 gadus atkal esmu atgriezusies pie dekolu izgatavošanas, strādājot Sijā Dekola Service Ornandum, kas ir tieši porcelāna rūpnīcas dekolu ceha mantinieks. Par keramiku mēs parasti saucam podnieku izgatavotos izstrādājumus no Latvijas brūnā māla, tādus kā šis. Bet keramikas veidi ir ārkārtīgi daudz un dažādi. Vēl ir arī akmens masa, šamota izstrādājumi, fajansa izstrādājumi un arī porcelāns. Visi šie materiāli atšķiras ar savu ķīmisko sastāvu un atšķiras ar savu apstrādāšanas tehnoloģiju. Porcelānam ir nepieciešama visaugstākā temperatūra un viņa sastāvā mālam nedrīkst būt nekāda cita piejaukuma, kā pamatā ir baltais kaolīns. Lai trauki būtu ērtāki lietošanā un būtu vieglāk kopjami, tie tiek pārklāti ar plānu stiklaveida kārtiņu, kas tiek saukta par glazūru. Ar to arī ir cieši saistīti dažādi veidi, kā mēs keramikas izstrādājumus varam dekorēt. Mēs varam keramikas izstrādājumus dekorēt ar pašu krāsaino glazūru, kā mēs redzam šai krūzītē. Mēs varam dekorēt keramikas izstrādājumus pirms glazūras dedzinājuma, un tāda veida apgleznojumu mēs saucam par zemglazūras apgleznojumu. Mēs varam arī dekorēt traukus tā saucamajā trešajā dedzinājumā, jau uz gatavas apdedzinātas glazūras. Un arī tur mēs varam uznest krāsu visdažādākajos veidos. Mēs varam ar trafareta palīdzību uznest ar aerogrāfu, uzpūst krāsu. Mēs varam izmantot zīmodziņu, lai veidotu zīmējumu. Mēs varam šīs tehnikas kombinēt kopā, kā šeit ar rotiņu ir uznesta krāsa, un pēc tam ar zīmodziņu ir izveidota rakstu josliņa. Mēs, protams, varam arī apgleznot pilnībā visu zīmējumu ar roku, ar otiņu. Bet šādā veidā trauku dekorēšana ir diezgan darbietilpīgs un laikietilpīgs process. Tādēļ jau 18. gadsimta vidū tika meklēti paņēmieni, kā to varētu vienkāršot un piemērot rūpnieciskai ražošanai. Un tad arī tika atrasts veids, kā izgatavot pirmos pārnesamos zīmējumus no dažādām virsmām uz traukiem. Dekols ir keramikas un īpaši porcelāna izstrādājumu dekorēšanai paredzēts attēls, kurš tiek uzdrukāts uz speciāla papīra, kuram ir maza plāna līmes kārtiņa, un pēc tam tiek ar mitrās pārneses paņēmienu uzlikts uz trauka. Pirmie dekoli tika izgatavoti Anglijā 18. gadsimta vidū. Tika izmantotas vara gravīras un rezultāts izskatījās apmēram šāds. 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā tika drukāti dekoli arī gludspiedes tehnikā, litogrāfijā. 20. gadsimta vidū dekolu izgatavošana gandrīz pilnībā pārgāja uz zīdspiedes jeb sietspiedes tehniku, kas bija vienkāršāka. Vēl joprojām mūsdienās galvenokārt dekoli tiek drukāti sietspiedē, bet ir ienākušas arī jaunās tehnoloģijas un dekolu druka tiek veikta arī digitāli. Dekolu izgatavošanai var izmantot logo, fotogrāfiju,
tekstu vai jebkādu citu grafisku zīmējumu, ja vien tas ir pieejams digitālā formātā. Lai nodrošinātu zīmējumu kvalitāti, vēlams ir ievērot šādus nosacījumus. Grafiskā zīmējuma failus jāsagatavo vektoru formātā, burtu minimālais lielums ir nepieciešams 7 punkti pozitīvā vai 10 punkti negatīvā variantā, un ja dekola izgatavošanai tiek izmantots attēls, tad tam ir jābūt vismaz 300 punkti uz colu izšķirtspējā. Tad, kad ir sagatavots fails un krāsu dalījums un izdrukātas filmas, tiek sagatavoti sieti. Uz sieti tiek uznesta speciāla gaismas jūtīga emulsija, un ar gaismošanas paņēmienu uz sieta tiek uznests vajadzīgais zīmējums. Katrai krāsai tiek izgatavots atsevišķs siets, un katra krāsa tiek uz dekola papīra atsevišķi nodrukāta, pa vidu žāvējot. Un tad, kad visas krāsas ir nodrukātas, tad zīmējums tiek pārklāts ar transporta plēvi, jeb tā saucamo laku. Gatavojot jaunu zīmējumu, vispirms ir jāizvēlās trauks, uz kura tas zīmējums tiks novietots. Ir atšķirība, vai mums būs cilindriska krūze, vai šī krūze būs izliekta, vai varbūt viņa būs pavisam neliela. Jo vienu un to pašu zīmējumu mēs uz visiem šiem traukiem uzlikt nevaram. Uz cilindriskas krūzes šāda veida zīmējums pieguļ lieliski. Tur mums viss ir kārtībā. Bet ja mēs viņu mēģināsim uzlikt uz šīs mazās krūzītes, mēs uzreiz saprotam, ka šis zīmējums mums ir pa lielu, un vēl piedevām viņš mums arī aiziet slīpumā, nepieguļ pie trauka tā kā vajadzētu. Tad mums ir jāveido speciāli piegriezne, piemēram, šai krūzei, lai mēs varētu šāda tipa zīmējumu uzlikt uz trauka. Viņš ir jāpārveido, un tad viņš mums piegulēs tieši pie šīs krūzes, un mēs viņu varēsim apdrukāt ar šo zīmējumu. Drukājot sietspiedes tehnikā zīmējumu, mums katrai krāsai ir jāizgatavo atsevišķs siets. Tātad mums zaļai krāsai būs viens siets, sudrabotajai krāsai būs otrs siets. Caur šiem sietiem mēs varam drukāt dažādas krāsas, kā šeit, teiksim, te ir izmantots viens un tas pats siets, gan sudrabotajai un dzeltītajai krāsai, gan arī zaļajai un zilajai krāsai. Mēs varam mainīt krāsas, bet mēs nevaram mainīt vietām zīmējuma novietojumu pret krāsu. Un tātad arī zīmējums mums ir jāsadala pa krāsām. Līdz datortehnika ienāca mūsu dzīvē, šīs te krāsu dalījums tika veidots ar roku, mākslinieki uzzīmēja zīmējumu uz papīra, pēc tam fototehnikā zīmējums tika nofotografēts, un no zīmējuma tika mehāniski ar roku izņemtas, izkasītas ārā liekās krāsas, tādējādi atstājot katrai krāsai vienu filmu, kas tika pēc tam atkal savukārt pavairota fototehnikā, un tika izveidots šāds te salikums. Ienākot mūsu dzīvē datoram, šis process ir ievērojami atvieglots. Mēs varam šo krāsu dalījumu izveidot digitāli un uzreiz izdrukāt vajadzīgās filmas atsevišķi. Tātad šādi izskatītos tas zīmējums kopā salikts, bet mums ir divas filmas, uz kurām uz vienas mums ir sudrabotais, jeb zeltītais fona raksts un ornaments vai nu ar zaļo vai zilo krāsu, ko mēs drukājam, mums ir uz otras sieta. Nākošais solis ir
dekolam piemeklēt vajadzīgos krāsu toņus. Dekolu mēs drukājam ar speciālajām profesionālajām porcelāna apgleznošanas krāsām, kuras sastāv galvenokārt no metāla oksīdiem, un galvenais ir tas, ka viņām ir jāiztur liela apdedzināšanas temperatūra, vismaz 800 grādi. Krāsu ražotājs mums piedāvā noteiktus krāsu toņus. Visi pārējie toņi, ja tādi ir nepieciešami, ir jāveido savstarpēji šīs te krāsas jaucot vienu ar otru. Process kļūst sarežģītāks ar to, ka porcelāna krāsas bieži vien apdedzināšanas procesā to savu krāsas toni maina. Lai varētu atrast zīmējumam vajadzīgo toni, jo datora monitors krāsas neuzrāda precīzi, mēs kā pieturas punktu izmantojam Pantone krāsu katalogu, bet tas ir tikai kā pieturas punkts, jo mums ir jādarbojas ar šo paleti. Ja kāds no toņiem, kas mums šeit ir atrasts un nepieciešams, paletē nav, un mums jau arī tāds nav mūsu paraugos, tad ir jājauc jauns krāsas tonis, jādrukā, jālīmē paraugs uz krūzītes un jāliek krāsnī apdedzināt, lai mēs varētu redzēt, kāds būs gala rezultāts. Kad dekols ir nodrukāts, pirms līmēšanas mums uzlīme ir jāsagatavo, jāizgriež vajadzīgais zīmējums no dekola lapas. Un pēc tam uzlīmi mēs iemērcam ūdenī un atstājam uz neilgu laiku, lai krāsas kārtiņa atlīmējas no papīra. Tad, kad krāsas kārtiņa ir atdalījusies no papīra, kad viņa viegli slīd nost, mēs viņu pārnesam uz trauka. Un pārnesam uz trauka ar to pašu pusi, kas bija pie papīra, to pašu pusi mēs arī liekam uz izstrādājumu. Kamēr vēl apakšā ir ūdens, tikmēr tā uzlīmīte viegli slīd pa krūzīti. Un tad, kad mēs viņu esam nolikuši pareizā vietā, mums ir jāizspiež no zīmējuma apakšas viss ūdens un gaiss, lai zīmējums cieši pieguļ pie trauka. Un tagad krūzīti jāatstāja vismaz uz 2 stundām, lai labi nožūst. Tad, kad dekols ir labi nožuvis, mēs liekam izstrādājumu krāsnī, lai zīmējumu nostiprinātu uz trauka. Krāsnī izstrādājumi tiek apdedzināti apmēram 800 grādu temperatūrā, un šai procesā porcelāna krāsa piekūst pie porcelāna glazūras un kļūst mehāniski noturīga, droši ir liekam traukmazgājumā mašīnā un lietojam ikdienā. Vēsturiski dekolu izgatavošanas tehnoloģijas ir pilnveidojušās un mainījušās. Un dekols arī mūsdienās ir viens no visērtākajiem un plašāk izplatītajiem trauku dekorēšanas veidiem.